Labrīt! Šīs pāris dienas solās būt ļoti piepildītas, tāpēc es izdomāju, ka ir arī vērts pafilmēt, ko tad mēs šonadēļ daram. Šodien es došos uz ofisu, man ir jāpaņem mans maratona skriešanas numurs un tēkrakls. Pēc tam es Alfā tikšos ar draudzeni, kura tikko ir sadarinājusies, un pirms tam es noteikti gribu iebraukt, nopirkt viņai nelielu dāvaniņu un kārtīgi viņu apsveikt. Esmu ļoti priecīga par viņu tā kā buču sellei. Bet pirms tam, diemžēl, mums ir netik priecīgs notikums, jo abiem diviem suņiem mums ir zobu tīrīšana, kas ir ar visu narkozi, tāpēc šodien 12. mums ir jāizved Dolija un 1. ir Mila. Kamēr Dolijai tīrīs, mēs ar Milu droši vien aizbrauksim uz Alfu, tur es nopirkšu to dāvaniņu un tikmēr gaidīsim Doliju, un kad Dolijai pabeigs, tad mēs atkal dodam Milu un ar Doliju brauksim mājās, jo tomēr pēc narkozes, lai viņi var kārtīgi izgulēties un atpūsties mājās. Bet jā, viņām zobiņi ir tā kā sākuši bojāties, šeit īpaši sānos, un Dolija sāka pat tā kā, var redzēt, ka viņa nejūtas īpaši labi, viņa tāda ļoti mierīga un negrib neko darīt, negrib īsti iet ārā, tāpēc sapratām, ka ir jāizved pie doktora, un ārsts teica to, ka tos zobus noteikti vajadzētu iztīrīt. Un rītdien mums ir ļoti foršs pasākums ar Roberta ģimenes dāmām. Mēs dosimies uz Fórums līdera pasākumu, kur ir visādi lektori, un vispār ļoti piepildīta diena kopā, tā kā nevaru sagaidīt, noteikti mēģināšu kaut ko pafilmēt arī tur. Sestdien, kas ir parīt, mums ciemos brauc māsas dēli, un mēs viņus pieskatām uz visu diennakti, tā kā brauksim vai nu kaut ko padarīt kādā veikalā, kas ir tās mašīnītes vai kaut ko, kas varētu bērniem patikt. Varbūt ir doma, ka varbūt varētu aiziet uz kino vai arī uztaisīt kino vakaru mājās. Skatīsimies, tas tad ir mūsu sestdienas plānā, un svētdien tad jau ir maratons. Par maratonu es neesmu 100% droša, jo pēdējā laikā man ir diezgan bieži parādījušās muguras sāpes, tāpēc es nezinu, vai man vajadzētu skriet, un pēdējās reizes, kad es skrēju, arī es to ļoti jūtu, tāpēc es pieteicos it kā tikai uz 5 kilometriem, bet es neesmu droša, ka to vajag darīt. Bet, protams, ka ļoti gribās noskriet, īpaši mums tas ir kopā ar darbu, un jā, tā kā es jau esmu pieteikusies, es īsti nezinu, bet līdz pēdējiem es vēl domāšu, bet ļoti cerams, ka es noskriešu. Es domāju, ja man sāk sāpēt, es, protams, varu arī noiet, kas nav īsti tas, bet galvenais taču piedalīties, tā kā redzēs. Bet, kopumā ļoti piepildītas dienas. Tagad tad drīzumā būs jāsāk ar to neforšāko un jāizved sunīšu pie ārsta, bet, kad tas būs galā, tad gan būs palikušas tikai ļoti foršas dienas priekšā. Dacīt, tu esi gatava? Badzīt, tā negribās viņas atstāt, ne? Viņas tik ļoti labi zina, kas ir veterinārā klīnika. Galīgi negrib iet uz to pusi, kur ir ieeja. Tagad dodos pakaļ savai draudzenei, brauksim uz Alfu, mazliet atzīmēt un iedzert kafiju un pastaigāties, bet jā, mēs esam mājās jau pāris stundas, sunīši visu šo laiku gulēja, diezgan traki viņām gāja, diezgan daudz zobus izrāva un notīrīja arī pārējos, un
Dolijai tā kā joprojām asiņoja mutu, kad viņi atbrauc mājās, un vispār diezgan pabriesmīgi skatīties savu sunīti tādā stāvoklī. Tad, kad viņu lika tā kā narkozē, es reāli sāku raudāt, jo vienkārši viņi tik ļoti pretojās, un es nezinu, es jau Robertam saku, ka tas ir tik muļķīgi, jo tā kā galvā tu apzinies, ka taču, viņai viss kārtībā, viņai notīrīs tos zobus, viņa pamodīsies, viss labi. Bet tā kā tā ceļa, ka tu viņu pievilta, ka tu lietas narkozē, viņa skatās uz tevi un ar tām lielajām acīm, un viņa nesaprot, kāpēc viņai tik ļoti pēkšņi nāk miegs, un viņa nevar nostāvēt, un vienkārši tas šausmīgi. Tas ir jūtos reāli kā pret savu bērniņu. Bet, protams, paldies Dievam, viss viņām ir labi, tagad viņas ir mājās, tikko paēda vakariņas, un jau tā kā tādas priecīgākas, aktīvākas paliek, tā kā viss ir kārtībā, bet, jā, ja kāds no jums zina, kāpēc suņiem, vismaz mūsējiem, tik ļoti bojājās zobi, mēs esam pārskatījuši barību, domājuši tādus tur graužamos, visu kaut ko, zobu pastas, aļģes likt barībā un vēl nekādas zāles, nekas nepalīdz. Viņām patiešām gada laikā jau ir tā kā atkal ar narkozi jātīr zobi, un tas ir par traku. Es negribu tik bieži viņām dot to narkozi, tāpēc jāsāk kaut kas domāt. Bet jā, dotos tagad uz Alfu, izdarīju visus darbus, lai rītdien visu dienu varam pavadīt Ķīpsalā un man nebūtu jāņem līdzi darba dators. Tā kā esmu ļoti priecīga par to, bet, braucam svinēt. Dodos tagad ceļā pie Roberta māsas, satiksimies centrā un tad ar taksi dosimies uz Ķīpsalu. Pasākums sāks jau no 8:30 vai laiž iekšā jau no 8:30, mēs tā kā būsim drusku vēlāk. Bet jā, es pirmo reizi būšu šajā līderu pasākumā, tā kā redzēsim, kā patiks vai būs vērtīgi. Bet es jau domāju, ka noteikti, jo tur ir ļoti daudz tādi iedvesmojoši runātāji un jā, būs interesanti paklausīties. Kā esmu jau ceļā. Kamēr es iestājos sastrēgumā, es izdomāju vēl Aši jums pastāstīt to, ka es izdomāju tomēr neskriet maratonā. Aprunājos ar Robertu un tā kā arī pēdējās dienās jūtu arī jāsākas tās sāpes mugurā, es sapratu, ka pat ja tie ir tie 5 kilometri, tik un tā nevajag šobrīd to slodzi uz muguras. Es runāju arī ar savu fizioterapeiti, kur teica šobrīd to pašu. Sākumā ir jānostiprina mugura un tad var iet atkal skriet. Protams, es biju nedaudz sabēdājusies, jo tas bija kopā ar darbu un likās būs tā ļoti foršs pasākums vispār, bet nekas, citu gadu, noskriešu citu gadu, un, protams, tas jau nav maratons kā pilnais maratons, bet tik un tā, man liekas, tas ir tāds foršs pasākums, un jā, citu reizi. Es domāju, ka veselība tomēr ir pirmajā vietā un ir jādomā ar prātu, nevis ko vienkārši gribās, tā kā nākamreiz. Tā kā es vakardien nemaz neaizbraucu pēc sava numura, jo vakar es to lēmumu pieņēmu. Bet toties šodien mums ir tas fórums līderu pasākums un rītdien mēs pavadam visu dienu ar māsas dēliem. Mēģināsim aizvest viņus kaut kur forši, kaut ko padarīt. Es nezinu, šobrīd doma ir, ka varētu aizbraukt kaut kur pabraukāt ar tām mašīnītēm, ja ir tādas maziņās, vai kaut vai tās, kas ir pie kinoteātriem, kur var iemest monētu un tās mašīnas, ar ko pabraukt. Bet tad jau redzēsim, izdomāsim. Un vakarā mums ir doma uztaisīt mājās filmu, jeb multiņu vakaru, tā kā kaut ko arī noskatīsimies. Bet tagad gan braucu pie Roberta māsas. Paldies! Wow, cik daudz cilvēku! Tātad man savu bildes
Šodien ir jau nākamā diena, man vakardien galīgi nebija spēka neko vairs filmēt, bet mums bija ļoti, ļoti forša diena, piepildīta, iedvesmojoša. Tiešām ļoti patika pasākums un es iesaku arī citiem. Tagad mēs braucam pēc māsas dēliem un pavadīsim dienu kopā ar viņiem. Kāds tu malacis esi! Šis vienkārši tik forši, vai ne? Jā. Mēs esam atbraukuši uz meža parku, es esmu mantiņu turēšanas duty šobrīd un paņēmām puikām tos tā kā riteņus, četriteņus, es nezinu. Brendan, mežā nebrauc! Viņiem pagaidām izskatās, ka ļoti patīk. Un, tā kā, jā, izklaidēsimies ar viņiem. Pēc tam plānā ir cukurvate, čili pizza. Prasa, ko tu gribētu? Divas cukurvātes. Labi, viena būs 3 eiro. Maksā viena. 3 eiro. Bet mums vajag divas. Tad būs 6 eiro. Pareizi viņa rēķina? Jā. Nu, redz. Paldies. Wow! Ej. Adrien! Vislabāk. Vislabāk, paldies jums! Milzīgas cukurvātes.